Ko es tev teicu? Jā. Žēl, ka es to kāju sačakarēju. Tā gribējās braukt tev līdzi izprovēt roku. Liktenis, Vasariņ. Liktenis. Saprotiet, viņš nu atkal ir mēsli. Labi, ka presa redz. Lai apskatās un tad raksta. Jo te nevienam kokam nav mana zīmoga virsū. Kā tā nav? Nu tā gluži vienkārši. Es atnācu no rīta, viņi jau vālē. Paga nebļauj. Kā nav zīmoga? Bet vai tas brigadieris kādu klausa? Es vakar teicu, ka te būs sanitārā cirsma. Bet viņi gāž visu pēc kārtas. Pašus labākos kokus. Kur viņš ir tup mašīnā? Kas te notiek? Sveiki. Mūsu kolho šodien atsūtīja algu. Es jums jautāju, kas jums atļauj cirst šos kokus? Meistars. Viņš vakar atsūtīja mūs uz šejien un teica, lai sākot strādāt. Bet kā jūs zinājāt, kuri koki jāzāģē? Meistars teica, lai zāģē tos, kuriem nokaltušas galot. Meli, it kā viņi nezinātu, ka var gāzt tikai apzīmogotus kokus. Jūs domājat, ka šiem kokiem ir nokaltušas galotnes? Nu, ja kāds no maniem kļūdies, es taču varu samaksāt 10 kārtīgi, pēc likuma. Varu arī 20 kārtīgi. Nelietis. Kas nebūs, šef? Nekas nebūs. Lai vakarā būtu nelikumīgās ciršanas akts uz galdā. Saprati? Nu, viņi man beidzot redzēs velnu. Jānim, mēs esam skolas biedri, un es tev, kā puika puikam, gribu pateikt, tu vairs neesi šī meža saimnieks. Nepārspīlē. Jā, šodien te notika nelikumīga ciršana. Jā, bet es viņus par to bargi sodīšu.